Šitās ir divas valstis, kurām ir robeža ar Krieviju. Abas salīdzināmas - Latvijas Republika un Igaunijas Republika. Mūsu eksports pat 2 reizes nav nokrities. Mēs turpinām. Ja jūs man prasat, mans viedoklis, es domāju, jums ir skaidrs zināms. Man nekas nav zināms, jo es jūsu ziņojumā neizlasu atbildi uz šādu jautājumu. Jūs esat to dzirdējis no manis vairākas reizes, un tur ir aicinājums specifiski pārtraukt gan braukšanu uz Krieviju, Baltkrieviju, gan ekonomiskās attiecības, gan klātbūtni Krievijā. Bet vienlaikus, protams, mēs esam Eiropas Savienības ārējā robeža. Bražas kundze. Eiropas Savienības prezidents. Bražas kundze, stop, Igauni arī ir ārējā robeža. Jā, iespējams, viņiem ir Jūs neko nevarat vairāk izdarīt, kā aicinājumu? Iespējams, viņiem ir Nodokļu sistēmu pamainīt nevarat? Tas, ko es redzu, kas ir muitas datos, mūsu eksports uz Krieviju ir samazinājies vairāk kā pa 70–80%. Viņš vienkārši vispār tur ir. Vēlreiz, ja jūs man prasat, jūs gribat, es varu iet tur stāvēt un nelaist nevienu, jo tas ir ārlietu ministra darbs, jūs ir ieskatā vai kā. Nē, man liekas, ka šis ir ārlietu ministra jautājums. Vēl vairāk, ja jūs savā ziņojumā, ko rīt apspriedīs parlamentā, nezinu, vai Kučinskungs vai kāds cits, es aicinātu tur parunāt par to. Jūs ļoti lepojaties par Latvijas preču un pakalpojumu to apjomu ārējā tirzniecībā ar Ameriku un Kanādu. Ar Ameriku, ne. Ar Ameriku mums... Lepojaties, pārlasiet, lepojaties ar abiem diviem, 1,6 jardi kopā saskaitījuši esat. Vienkārši, lai mēs aptvertu visi šeit preču ārējā tirzniecība, viens pats eksports pat pietiekami, ir lielāks no Latvijas nekā uz Ameriku. Krietni. Pa pāris simtiem miljonu. Hei, tas ir normāli. Tas nav normāli. Mēs darām visu, ko varam. Jūs man viedokli zinat. Es neeksportēju neko. Jūs esat premjera partijā? Jā, bet piedodiet, ja kompānijas leģitīmi... Ir kādam citam, ko par šito teikt leģitīmi. Mēs varam ierobežot, man liekas, leģitīmu uz urā to visu.